klātesošie, labdien, skatītāji, klausītāji. Šodien uz sarunu ir ieradušies aktieri, brīvmākslinieki. Varbūt jūs varētu padalīties ar savu pieredzi, kādas ir interesantākās vietas, kurās jums ir bijis iespēja spēlēt, un kādēļ, un kā mainās šīs sajūtas esot, piemēram, uz lielās teātra skatuves, vai spēlējot kādā mazā skatuvē, vai kādā teātra festivālā varbūt spēlējot, vai varbūt spēlējot vispār kādā istabā vai pagrabā. Pēdējais, kas man bija tāds gadījums, ko varētu attiecināt uz šo tematu, tieši pirms pandēmijas, kaut kā daži gadi pagājuši. Mēs Vila teātrī iestudējām Atkačūna režijā 4 krēslus. Tur mēs spēlējām Fon Strītska vilā uz tās terases, kas iziet uz pagalmu. Un tad bija tā sajūta, protams, visa tā vide, tā mazliet noplukusī vila, un publika sēdēja lejā tajā pļaviņā. Vasara, silti vakar. Var, tāpat kā jebkurš cilvēks var nospēlēt vienu lomu savā dzīvē, teiksim, kino vai skatos, tāpat jebkurā vietā var nospēlēt vienu izrādi. Teiksim, ar to atšķiras teātris kā institūcija, kā ēka ar savām zālēm, ka tur, teiksim, tas ir domāts, lai tu varētu spēlēt dažādas izrādes ilgstošā periodā, un tev ir jāuzbur tā vide. Šai gadījumā tā vide jau ir dota, un teiksim, tur milzīga kļava, kas aug blakus ar savām lapām, lai to dabūtu uz skatuves, tas ir iespējams, bet tas maksā milzīgu naudu. Un tāpēc ar tām neierastajām vietām tas ir forši, jā, un arī skatītājs to ļoti labi apēda. Teiksim, mēs varam saukt piemērus daudz un dikti, teiksim, tur Karamāzovi vai Hermaņa pilsēta, kas tika spēlēt dzīvoklī, vēl un vēl piemēri. Tas ir tāds vienreizējs gājiens, to var tikai izspēlēt vienu reizi, manuprāt. To nevar, teiksim, to vietu eksploatēt. Tas ir tāds veids, kā teiksim, piesaistīt skatītāju uzmanību. Tas ir forši gan skatītājiem, gan arī aktieriem. Ir forši, teiksim, citā vidē spēlēt. Bet, teiksim, ir kaut kādi ārējie kārinājumi, kas iejauc izrādes norisē, tur, teiksim, blakus ielu un kaut kādi elementi, kuri varbūt jāattaisno ir, vai jāattaisno, vai vienkārši tīri tehniski, ja tobrīd pa ielu pabrauc ātrās palīdzības automašīna ar ieslēgtu signālu, tad tev vajag to tekstu vai vēlreiz pateikt, vai tīri tā, bet pēc būtības es domāju, no tādas aktieru tehnikas vai aktieru meistarības viedokļa, var būt kaut kāds vienkārši tevi, tad, kad pirmo reizi kaut kāds tāds iekšējs varbūt pacēlums, jo arī tev tā ir cita vide un kaut kāds citādāks sajūtas, neierastāks, bet ja tu spēlē to izrādi ilgākā periodā, tad es domāju, tas diži daudz neatšķiras. Man tādā tieši sajūta līmenī, laikam, es nezinu, tas ir jocīgi, bet laikam, man liekas, tā ir visiem. Bet uz tādas tiešām lielas skatuves, kur tev bliež prožektori sejā, es kaut kādā ziņā jūtos drošāk un mierīgāk nekā, kad ir jāspēlē ļoti tuvu intīmā mazā telpā, tuvu skatītājiem, un es viņus redzu, un es redzu viņu acis. Tas tā par sajūtām, ka tad ir, piemēram, varbūt lielāks uztraukums vai kaut kā tā.
tādā ziņā varbūt, ka tās telpas mainās. Un, jā, bet tieši aktieru meistarības līmenī, jā, tu vienalga, tu jau visur mēģini izdarīt pēc labākās sirdsapziņas. Un jebkurā, man liekas, tajā telpā. Es domāju, tas arī atkarīgs no katra paša spējām. Ja tu tikai tāpēc, ka tu spēlē ārpus teātra, es domāju, ka tu nespēlē, ka tu pēkšņi nespēlē kaut kā labāk, ka tu nekļūst par labāku aktieri tikai tāpēc, ka tu esi ārpus teātra. Bet, varbūt ir kaut kādā tādā, nezinu, fizioloģiskā vai sensitīvā līmenī, ja tu esi, teiksim, ja tā vide ir ārpus telpām, tad, nezinu, gaiss, mēs to izrādi spēlējām tieši augusta beigas bija, kad bija vēl tie siltie vakari, kaut kā tev tas, ir varbūt sajūta, ka tas ir mazliet īstāk nekā tas būtu uz teātra skatus, kur, teiksim, tā visa vide tiek imitēta. Šeit tas ir dots un pa īstam, tad varbūt tā iekšējā sajūta varbūt ir cita, bet vai tas arī, teiksim, izskatās no malas kaut kā citādāk, to es nemācīšu pateikt. Es atceros, tagad man tomēr bišķi vairāk pieredze, nekā man šķita no sākuma. Mums bija tāda izrāde savulaik, Eju uz tur, Sarojans, laikam bija autors, viņa savulaik bija populāra Latvijā, Imants Kalniņš, viņa sarakstīja mūziku un dēls, spēlēja kaut kas tur bija tāds. Un mums bija tāds ļoti, ļoti pop-up formāta izrāde, kur tā kā visi uz 2 aktieriem, kā arī lugā ir sarakstīts, un tā izrāde tika taisīta ar domu jau sākotnēji tādu, ka mēs viņu varam konceptuāli jebkur nospēlēt. Šeit varam nospēlēt, varam uz ielas nospēlēt, varam nospēlēt vienalga, kurā telpā. Un tas bija iespējams, un tā ambīcija nebija pārgalvīga, tāpēc, ka mēs jau principā tiekam skoloti tā, lai mēs jebkur varam nospēlēt. Un atkal paskatoties otru to diapazonu galu, kas ir kaut kādi blockbuster, kaut kādi filmēšanas laukumi, tur jau vispār tie apstākļi ir tik nosacīti, ka aktieris ir spiests jebkuros apstākļos, pilnīgi nosacītos vakumu kaut kādos apstākļos nospēlēt jebkuru situāciju. Ja? Un mēs jau arī skolā, mums visiem ir plus mīnus līdzīga tā izglītība, un mēs jau visi tiekam trenēti tam, lai mēs jebkuros apstākļos varam jebko nospēlēt. Un tādā ziņā, man liekas, ka mums jau tie amata tie līdzekļi jau ir piemēroti tam, lai mēs tiešām varam jebko darīt. Bet tad es atceros to konkrēto izrādi, mēs viņu uz ārzemēm braucām kaut kur spēlēt pāris reizes, un tad Latvijā pa laukiem kaut kādiem, un tās telpas bija tādas, ka tiešām šitas ir vienīgais, kas mums ir, izdomājot, kā es varu nospēlēt. Un tad es tagad atceros vienkārši, ka, protams, ka tā slodze aktieriskā ir lielāka. Tāpēc, ka jo nosacītāk tie apstākļi ir un jo vispār absurdāk, jo vienreiz bija vispār tāda, ka publika sēdēja pret deju zāli, ja, un viņiem pretī bija spoguļi. Viņi vienkārši visu laiku sevi redzēja. Un tam spogulim priekšā ir baletdejotājs Tienis, pie kura mēs tos rokudzožus ķēdējām klāt un spēlējām, ka es esmu ieslodzīts cietumā, pie šī tāda dejotāja Tieņa, un publika vienkārši visu laiku skatās uz mani, bet aiz manis vēl ir spogulis pa visu zāli, visā platumā vienkārši, un viņi visu laiku sevi redz. Un tie apstākļi ir vienkārši ne tikai nosacīti, bet viņi visticamāk ir maksimāli nērti tieši skatītājiem. Jo man tā vienalga ir, kā jau es teicu, es esmu relatīvi trenēts, vai ne to darīt. Bet kā to iebarot skatītājiem, lai viņš tā kā varētu noticēt stāstam, lai viņš varētu noticēt tā situācijai, tas ir tas jautājums. Un tad tādos apstākļos droši vien tas aktieriskais spiediens patiesībā ir stipri liels, jo nav nekā cita, kas palīdz skatītājiem noskatīties to darbu un vispār noskatīties to stāstu. Nav nekā cita. Viss pārējais, kas ir, traucē. Un tad vienīgais, kas var palīdzēt, viņam ir aktieris. Un tad aktierim ir kaut kā jāizlīdzsvaro tas viss. Tā kā patiesībā ir tur kaut kāda dinamika. Es vienkārši vēl ātri gribu par telpu piebilst. Mēs vienkārši par to pandēmijas laiku, kad tika radīts arī beztelpas teātris. Mums bija tāda izrāde, kas saucās Teātris pa telefonu.
kas bija, tā tiešām to var saukt par izrādi, bet tas viss vienkārši skatītājiem rokās bija telefons. Un ar viņiem runāja 5 aktieri dienas garumā. Viņiem vienkārši bija jāiet un jādara kaut kādas lietas. Tur, piemēram, mājās jāuztaisa tēja, vai tur jāapsēžās, vai jāklausās. Vai, vienmēr sakot, tie procesi bija tik daudz un dažādi un interesanti. Un īstenībā arī labi, tu esi savās mājās, bet tu piedzīvo kaut ko jaunu. Tā telpa, tas ir kaut kas, kā arī šādi īstenībā var radīt izrādi. Un tās ir pilnīgi jaunas, pilnīgi jaunas sajūtas gan skatītājiem, gan aktieriem, ka tas ir vispār kaut kas, man liekas, pilnīgi tāds. Es tikko aizdomājos, ka var būt arī, ka, teiksim, mūsu sabiedrībā, es domāju, vispār mūsu civilizācijā, ka aizvien vairāk ir tādi cilvēki, kurus nespēja emocionāli kaut kas aizskart un tā pa īstam uzrunāt. Un ka, teiksim, tādi patērētāji, kas visur cenšas tikai saskatīt komfortu. Bet vai tie iet uz teātri? Arī jautājums. Man liekas, ka piemēram par tādu vecāku paudzi, piemēram, ja mēs runājam, būsim godīgi, man liekas, ka tā kā lielākā daļa, protams, iet uz lielajiem, tur es nezinu, Nacionāla Dailes, vienalga, kur teātri, nekā varbūt uz kādu neatkarīgo. Bet es nesaku, ka tas ir tikai kaut kādā komforta dēļ vai kaut kas tāds, bet ka, ir, man liekas, tāds skatītājs viņiem. Jā, viņi ir pieraduši pie tā, un viņi baidās, vai nezina, vai baidās, vai kaut ko jaunu atklāt. Tieši tā, kaut kādas cita teātra formas. Bet man liekas, ka tādas iestādes kā Valmieras vasaras teātra festivāls ārkārtīgi svarīgi šajā ziņā ir, tāpēc, ka viņi ne tikai lauž to tradīciju, bet viņi piedāvā skatītājiem arī šādu raksturu teātra pieredzi, kas visā pasaulē ir normāla parādība, ko sauc par site specifiku, ka skatītāji tiek vilkti visādos zaņķos tikai tāpēc, ka tā vajag, tikai tāpēc, ka tie ir labākie apstākļi, kuros tu skatīties. Un, ja tu to dari profesionāli, tad tikai tādā veidā tu vari pieredzināt skatītājus pie tā, ka, ir iespēja arī, teātri baudīt nedaudz tādā hibrīdu formātā. Un nevar jau gribēt, lai viņi tā kā iet uz lai viņi parakstās uz kaut kādu diskomfortu, jo, es domāju, ka vajag to pozitīvo pieredzi veidot, un tad jau arī tie aizspriedumi samazināsies un tās prasības uz komfortablu toaletu. Es, protams, tikko biju uz vienu izrādi Barcelonā, Spānijā, un tur, piemēram, es tagad domāju, es tagad atnākšu, tagad paņemšu savu kafiju. Tas bija maziņš tāds, neatkarīgs teātris, un es domāju, ka ar to kafiju tagad baudīšu to izrādi vai kaut kā tā. Tur, piemēram, vispār nebija tāda iespēja kaut ko iegādāties. Un es tagad mēģinu atcerēties, kur tās labierīcības tur arī bija kaut kur, nebija kaut kā tā, ka te pat aiz stūra. Kad tu pat nevari nopirkt, piemēram, padzerties vai kaut ko, bet man liekas, ka pie mums cilvēki ir pieraduši, ka tas teātris saistās ar kaut kādu tādu arī, ēdienu baudījumu. Status arī bija šī tāds, pieņemsim, baigi uz operu aiziet, to var just tā kā, ka tur vienkārši tā kā sāc svīst kaut kādu lipīgu ķiti, kaut kādu vienkārši sēžot, tur tā kā tie partera operas. Tās auras vien jau kaut kas tā kā sāk krāties uz ādas virsū, kaut kā tāda, tā kā nevar rokas dabūt no sejas. Tā kā, un arī teātrī droši vien kaut kas tāds vēl saglabājies. Man liekas ļoti forši, ka to vajag kaut kā bišķiņ sist ārā, ka tas mainās, tas teātris un tas viss, kā cilvēki varbūt ir pieraduši redzēt teātri. Nezinu, man liekas, tas pats Valmieras vasaras teātra festivāls tiešām ir. Vajag vairāk tāds, protams. Jā, noteikti.
nezinu, kas tieši man liekas, ka kaut kā. Es esmu dzirdējis visādus šos statistikas datus, ka īstenībā salīdzinoši liela daļa Latvijas iedzīvotāji neapmeklē kultūras pasākumus. Bet tā mistika ir tajā, ka tie visi, man liekas, gan arī visi kultūras pasākumi ir izpārdoti. Nu tā, kad es pati paskatos un es gribu uz kaut ko aiziet, tad reizēm ir tā, ka es nevaru dabūt biļeti. Un tad es nesaprotu. Nu, un ja ir tas procents, kurš tā kā, kurš neiet un kuram neinteresē, tad varbūt tam arī tā ir jābūt. Bet kā tieši viņus varētu, kā tos cilvēkus varētu, es pat nezinu, man pat nav laika. Nezinu. Vajag, cilvēkiem vajag viņiem aktuāls stāstus stāstīt, un tad vienkārši vajag saprast, kas tā ir pa publiku. Tur vajadzētu viņus kaut kā mēģināt saklasificēt sīkāk pa kaut kādiem segmentiem, jo tas ir pārāk vispārīgi. Tur nav tādas vienotas atbildes, kā viņus varētu dabūt atpakaļ. Arī iespējams akmens kultūras dārziņā, ka vienkārši varbūt, ka nav uz ko iet vienkārši, nedomājam, ka ļoti plaši. Ne jau par kvantitāti. Daudzveidības ziņā. Ne jau par kvantitāti, kvalitātes runāju. Varbūt, ka teātra līmenis daudzprāt vairs nav tāds, kāds bija pirms kādu laiku, kad viņi vēl gāja uz teātri. Kas bija pētījumā norādīts, ir tas, ka ir ļoti liels skaits, procentuāli palielinājusies auditorija, kas patērē šo digitālo saturu. Un uz to tika skaidrots, ka šis lielais zudums arī tiešo apmeklētāju. Es arī šajā ziņā domāju, ka kultūra ir tik fundamentāla lieta, kas nodrošina ārkārtīgi daudz funkcijas. Cilvēki identificējas pateicoties kultūrai, piederību savu atrod pateicoties kultūrai un tā tālāk. Tā, ka cilvēki vispār nepatērē kultūru, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā nav. Jo cilvēki vēl joprojām sēž YouTube, un tur ir ārkārtīgi blīvs kultūras slānis, ko var patērēt, lai arī tas ir vēsturiskā kontekstā tāds izolacionisks kultūras patēriņa veids, bet televīzija arī piedāvā kultūru. Mēs visi strādājam televīzijas projektos, darām to pēc labākās sirdsapziņas, vai ne? Kad mēs to darām, nepieejam tiem seriāliem vai TV projektiem kā kaut kādai haltūrai, kaut kādai, vai ne? Vēl joprojām mēģinam to darīt. Kā kurš? Es par jums vairāk runāju, es ļoti novērtēju jūsu darbu. Es par sevi pagaidām neko nesaku. Es kā diplomēts kultūrologs varētu teikt, ka te ir arī tas milzīgi plašs lauks sarunai, ka tas, ka mēs subkultūru sākam saukt par kultūru, tas tā kā visu vienkārši iemet vienā katlā, un tad tur vienkārši neko nevar saprast. Viss, ko tu patērē, viss, ko tu skaties, viss ir kultūra. Piemēram, reliģija, aizies uz dievkalpojumu, tā arī ir kaut kādā ziņā kultūra. Kādā kontekstā, cik viņa... Ar visu devumu mūzikas, attīstībā, arhitektūras, filozofiskās domas attīstībā, es domāju, tas ir viens no, tā teikt, pīlāriem. Ziniet, es gribēju minēt vienu piemēru. Es tikko biju Gruzijā, un tur runāju ar festivālu organizatoriem un kuratoriem un jauniešiem Tbilisī, kam ir tur radiostacija un tādi ļoti aktīvi, entuziastiski, laikmetīgās mākslas aktīvisti Gruzijā. Un mēs tā pāris vārdos salīdzinājām, teiksim, viņa man tā meitene prasa, kā ir Rīgā un tā tālāk, kas notiek, un es attiecīgi, mēs vienkārši salīdzinām, kāda ir tā situācija Latvijā un Rīgā. Un īsumā, kas apliecina to, ka mēs esam kultūras lielvalsts uz patēriņu, uz cilvēku un uz izdevumiem uz cilvēku un tā tālāk. Tā analoģija bija ļoti paradoxāla. Tbilisī, it sevišķi vasaras sezonā, bet praktiski caur gadu, visu laiku ielas ir pilnas, caurām naktīm mašīnas, cilvēki, visu laiku viss notiek. Visur ir cilvēki. Rīgā ielas ir tukšas. Praktiski caur gadu.
kultūras ziņā, viņi man saka tā, mēs nevaram atrast visā Gruzijā, kas ir iedzīvotāju skaita ziņā 2 reizes lielāka valsts nekā Latvija. Viņi saka, mēs nevaram atrast visā Gruzijā vienu vietu, kur dzīvos mūzikas koncertus organizēt, kur aicināt ārzemju grupas kaut kādas. Tbilisī tādas vietas nav. Kutaisī, kas ir vēl viena tāda normāla pilsēta ar lidostu un ar vēsturi un turistiem. Tur ir kaut kādi organizatori meklējami, bet arī nav. Viņi vienkārši nevar atrast telpu visā valstī, kurā uztaisīt vidēji formāta dzīvās mūzikas koncertu, kur var normāli apskaņot, kur var nodrošināt visu to loģistiku un labierīcības tā skaitā un tā tālāk. Es viņai tā pašā laikā saku, mums ielas ir tukšas, bet koncerta dzīve. Izstādes varbūt ne tik daudz, bet vienkārši kultūras dzīve vienkārši nav iespējams apmeklēt pat trešdaļu no tā, kas notiek. Ir kaut kādi 2-3 mēneši gadā, kad ir relatīvi tukšais periods, ja? Bet visu gadu vienkārši nepārtraukti kaut kas notiek. Tev draugi, kolēģi visu laiku performē kaut kur, tu vienkārši nav iespējams aiziet kaut kur, tāpēc, ka tu pats esi aizņemts visu laiku strādā, arī kultūrā, tā skaitā un tā tālāk. Un šitāds paradoks. Ielas tukšas, kultūras dzīve visu laiku vienkārši sprākst visu laiku. Tur ielas ir pilnas, bet nav vienas vietas valstī, kur koncertu uztaisīt. Saprot? Tas ir interesanti. Un mēs esam baigi izlipuši tādā ziņā. Un es vispār domāju, ka es piekrītu mūsu kolēģim Alvim Hermanim, tajā, ka, bišķi, varbūt mēs pārvērtējam to kultūru. Tāpēc, ka, kultūra nav virzītājs spēks. Kultūra ir ārkārtīgi svarīgs spēks, tā kā sevišķi patreizajā kontekstā, bet es tā nelīdz galam piekrītu, jo mazām tautām, mazu tautu izdzīvošanas jautājumā kultūra ir izšķirošais spēks. Ja mēs būtu 10 miljoni, 20 miljoni, tad bez šaubām vienkārši visu nosaka ekonomika, tirgus likumi, bet šeit tas ir jautājums, mēs esam pienākuši pie jautājuma par kultūras finansējumu vai subsidēšanu. Es uzskatu, ka kultūra tādā valstī kā Latvija nekad nebūs pelnoša un tā ir jāsubsidē, jo tas nav tikai jautājums par kultūras izdzīvošanu, tas ir par mūsu tautas vai mūsu etnos izdzīvošanu. Man šķiet, ka mēs varbūt lēnām arī sākam pietuvoties tam, ka mēs, pelnīšana, ko nozīmē pelnīšana. Tas ir atsevišķās izpausmēs, tā var būt pelnoša, protams. Bet tā, ka pieņemsim tavs kā aktiera arots un prasmes tiek atzītas, ka labas esam tādā globālā mērogā un vienkārši Latvija, kā teiksim, kino tāda neliela, bet kino valsts, tiek atpazīti pasaulē, kā mēs varam rēķināties viņiem, tāpēc, ka viņiem visi departamenti strādā profesionāli atbilstoši pasaules līmenim. Jā, bet arī, lai būtu interesi šeit kādam nākt, tas ir atkal valsts politikas jautājums, lai būtu apstākļi, kas teiksim, tur gan ar atvieglojumiem. Bet es tikai gribēju teikt, ka iespējams, ka ir iespējams arī pelnīt, pieņemsim, islandiešu mūziku kaut kādu vai Jā, bet tas ir tāds, tomēr viens šaurs segments. Kaut kāda, tas nav tā, ka tūlīt visa kultūra, teiksim, dzejnieki, mūziķi, aktieri, pēkšņi visi, tā teikt, sevi atpelnīs. Bet tā nav pamatfunkcija. Tā vairs nav kultūra, droši vien. Tas, ko es vēlos teikt, ka tomēr valstī, šajā gadījumā kultūras ministrijai būtu jātur tas pulss un tomēr jāskatās, kur, teiksim, kaut ko vajag piešpricēt, kur, jo ir kaut kādas izpausmes, kas, teiksim, ir tiešām arī, pelnošas vai kaut kāds labi apmeklēts koncerts vai tie paši dziesmu svētki. Jums, kā brīvmāksliniekiem, neesot nevienā štatā, vai jums ar kultūru izdodas dzīvot? Man tieši tagad ir tāds tukšais periods jau diezgan ilgu laiku, un tāpēc es ļoti, ļoti mēģinu vispār. Es saku, tāpēc es biju ārzemēs, arī tur sapazinos ar aktieriem un režisoriem, un mēs ļoti daudz runājam par šo tematu, un es skatījos, kā viņi tur dzīvo, kā viņi, kā brīvmākslinieki, mēģina izdzīvot, un ko viņi dara, un ko viņi nedara, un salīdzināt ar to, kā ir šeit.
Un tas vienkārši tā galvenā atziņa ir tā, ka katru dienu darīt kaut ko, bet ļoti, ļoti kaut vai maziņu. Bet tas ir jebkas, tas ir, es nezinu, uzturēt to savu prātu, izlasīt, bišķiņu palasīt grāmatu, noskatīties filmu. Man tas ir arī, es nezinu, kaut vai iziet pasportot un vēl kaut kas, bet kaut ko drusciņu katru dienu. Bet tajā pašā laikā es saprotu, ka man kā brīvmāksliniecei šobrīd ir jāmeklē kaut kas paralēli, kas man bišķiņi iedod to stabilitāti, jo citādi ir grūti, kad ir šie tukšie periodi. Bet vēl arī tajā pašā laikā, pat ja tev ir tas papildus darbs, saprast un sev ieskaidrot, ka tu esi pilnvērtīgs aktieris ar izglītību, un ka tas nav tā, ka ja tu dari vēl kaut ko, tad es vēl. Kad saprast, ka tu esi aktieris, jebkurā gadījumā, vai tu strādā, vai tu nestrādā. Vienkārši man ar sevi brīžiem ir grūti tieši tā, iekšēji par to, ka tad, kad man nav darba, tad es jūtos kaut kāda nevērtīga. Un tad es mēģinu vienkārši strādāt ar to, ar savu domāšanu. Un saprast, ka ka tie periodi tas ir normāli, ka tas tā nevar būt īsti. Var būt, kādam gan jau tā ir, ka ir saplānoti tur, es nezinu, cik sezonas uz priekšu arī freelancā, bet man personīgi tā nav, un tāpēc es mēģinu vienkārši, pirmkārt tagad saprast, ko es varētu darīt paralēli, otrkārt strādāt ar sevi tieši mentāli. Man jau no sākta gala man ir tā mana paralēlā dzīve ar lauksaimniecību, un tas jau man ir vēl pirms es nokļuvu teātrī, man jau tas bija. Un tā kā, man nekad nav bijis tā, ka ir tāds laiks, kad vienkārši gultā un skaties grieztos. Tad, kad teātrī bijis mazāk, tad atkal es esmu bijis laukos, un laukos darbu, kā zinās, vienmēr pietiek. Tas, ja nebūtu tā, tad būtu bijis pagrūti savilkt galus kopā. Bet tāda ir tā brīvības cena. Tas ir tomēr. Es uzskatu, ka esot ārpus sistēmas, šobrīd man ir daudz plašāks redzes lauks, un es gan zinu, kā ir esot tur iekšā, un kā ir ārā. Es varu salīdzināt, teiksim, tas, kas ir iekšā, viņš var tikai tā teorētiski spriedelēt par to, kā tad ir, ka tev nav. Un es arī zinu daudzus, vai vairākus kolēģis, kuriem tas ir vienīgais, tā teikt, vienīgā piesaiste, tā cietā alga, ja nebūtu tā, viņi jau, teiksim, ja būtu iespēja to algu dabūt ārpus teātra, viņi jau nākamā dienā aiziet no štata. Tā kā tas ir vēl cits temats, protams, bet par to, ka būt ārpusē varbūt nemaz nav tik slikti. Nē, noteikti. Es tieši gribēju teikt, ka ir gan savi mīnus, gan savi plusi, bet tā tieši tāpat ir arī esot kaut vai tajā pašā štatā. Un tīpaši, manuprāt, ja ļoti ilgi aktieri ir štatā, tad arī tā ir milzīga, man liekas, diskusija, kuru... Tas ir tēlaini mēģināšu salīdzināt. Manuprāt, tas ir tā kā, teiksim, dzīvnieks savvaļā un dzīvnieks zoodārzā. Tad, teiksim, vilks savvaļā un vilks zoodārzā. Viņš nepārstāja būt vilks, viņš nav, teiksim, sliktāks vilks, viņš varbūt ir kaut ko iemācījies, kā no apmeklētājiem izdiedelēt kaut ko, teiksim, bet viņš zina, ka viņam tikos atnesīs svaigu gaļu. Viņš mēģina. Viņš nemedī. Viņš kustās pa to savu aizgaldu. Viņš zina, ka viņam jālec, jākustās, bet viņam viss ir nodrošināts. Un vilks savvaļā, viņš ir vilks savvaļā. Jā. Nepieklājīgi tagad kaut ko citu vispār tikai teikt pēc tāda brīnišķīgā pēc tās analoģijas Gata izteiktās.
Bet es gribēju piebilst arī, ka pāris vārdos, kā viņi saka, kā laika pa laikam, kā saglabāt sevi tonus, atgriežoties pie tā sākotnējā jautājuma. Es nereti paklausos kaut kādas sarunas ar tā skaitā ar aktieriem, un citreiz izskan tā frāze, ka viena lieta ir īsai atmiņai jābūt. Ka ātri jātiek pāri un jāaizmirst kaut kādu feili, kaut kādas kļūdas, kaut kādas neveiksmes, ja tur kaut kādi tukšie periodi vai kaut kas. Un otra lieta - palikt studentam visu mūžu. Un to saka cilvēki, kuri tur Oskarus saņēmuši, tur nominēti vairāk kārtīgi un tā tālāk, un nenormāli pieprasītu un visā pasaulē tur pielūgt un tādā garā. Bet viņi saka, ka vienalga paliec par studentu, visu mūžu paliec par studentu. Tā kā nekad nepieņem, ka tu esi kaut kādu sasniedzis kaut ko, vienkārši turpini mācīties, turpini attīstīties. Jo kāpēc apmierināties ar kaut kādu fiksētu, kaut kādu stāvokli? Vispār tas nav skaidrs. Tāpēc, ka, mums tāpat ir tik ierobežots tas apjoms pieredzes, pieejams dzīves laikā. Kāpēc apstāties pie kaut kā viena? Man liekas, tas ir tik forši arī, ka tu vari neatkarīgi no kā turpināt attīstīties un mācīties. Un pilnveidot sevi un no dažādiem skatu punktiem paskatīties uz sevi un uz darbu un tā tālāk. Tā kā, ja tu pieņem, ka tu nekad nevari būt 100% gatavs kaut kam, tad jau tā arī ir savā ziņā tā atbilde. Ka vienkārši tu nekad nevari būt 100% gatavs vienalga kam. Un es pat nedomāju, ka teiksim, kaut kādas otrā plāna lomas ir vieglākas nekā galvenās lomas. Viņas nav vieglākas. Tev vienalga ir jābūt gatavam. Un tāpēc tas, ko Samīrs saka, saglabāt sevi fiziskā formā, kaut kādā esi gatavs mentāli, fiziski, vai ne? Un tā iespēja pienāks, tad vienkārši tā kā. Tas ir kaut kāda psiholoģiskā sagatavotība vai noturība. Iespējams, ka šīs kolēģis netika galā ar to psiholoģisko atbildību jo, kad varbūt, labi, es nezinu šos gadījumus, bet varbūt tā, ka, teiksim, tu vienkārši domājot pārāk daudz par to, kā tas būs un vai es tikšu ar to galā, vienkārši, ka tas tev neļauj arī, teiksim, to lomu tā uztaisīt, lai tas. Bet visi varbūt arī nav, paredzēt tam, lai spēlētu galvenās lomas, bet galvenā loma, pieņemsim, tas ir cits vispār mehānisms. Tev tiešām ir kaut kādā veidā jānes tas stāsts visu laiku, bez baigās tur kaut kādas tādas nozīmības tam, bet tas ir cits mehānisms vispār. Un droši vien, ka visi tam arī nav paredzēti. Un tas ir ok. Aktieri ļoti dažādi. Ne visiem jāspēlē galvenās lomas. Pat nevajag visiem spēlēt. Tas pat, tad nebūs, kas spēlē citas lomas. Supporting role, kas ir labs angļu valodas jēdziens latviešu, to laikam nevar tā. Nē, tāds burtisks tulkojums, bet atbalstošā loma, Bet, jebkurā gadījumā, tai būtu jābūt lomai ar kaut kādu stāstu, teiksim, tēlam ar vēsturi, jo ir bieži, vai nereti, es nezinu, cik tieši bieži neesmu skaitījis, bet ir lomas, kur, teiksim, kas ir tikai funkcija, lai galvenais varonis kaut ko uzzinātu vai ka tu kaut ko pastāsti. Un tās gan, tās, labi, man kopš es, man arī teātra laikā nav tādu bijuši daudz, bet tas ir, tas, ko es negribu un arī nespēju darīt, ja man ir, teiksim, tikai funkcijas loma. Labi, tur tagad, tā teikt, vēlns pat mušas bada laikā ēdi, vai ne, kad, ja nav piedāvājumi un ir tikai tāds arī, gadās nogrēkot, bet tas man nav interesanti un arī nav interesanti skatīties un to es arī nenovēlu nevienam kolēģim šādas lomas. Tas kaut kā, man liecina par to, ka lūgas vai scenārija autors nav bijis savu uzdevumu augstumos. Tā tad vienkārši nav laba lūga vai labs scenārijs, kurā ir
šādas lomas, kas tikai ir uzrakstīts tam, lai galvenais varonis kaut ko uzzinātu, vai saprastu, vai kādu satiktu. Zinu, ka man ir pieredze ar šādām lomām, ka es arī tur pēc inerces mēģinu atrast kaut kādu iekšējo pasauli, kaut kādu. Un tad, ja tev ir relatīvi kvalitatīvs tas process radošais, tad tu to vari piedāvāt režisoram. Un ja tas nelauž, teiksim, to kopējo struktūru, tad vismaz manā praksē lielākoties režisori neiebildīs tam, ka arī otrajā vai trešajā plānā, otrais vai trešais plāns dzīvo. Tas ir runa par to, vai otrais vai trešais plāns ir vienkārši tapete, tā kā izēja no situācijas. Vai viņa arī ir dzīva, kurā vējš uzpūš kokam, fonā un lapas arī tomēr kustās. Ja? Tas ir runa tikai par to, un ja tu vari tik daudz realizēties arī tādā relatīvi funkcionālā lomā, man, piemēram, tas ir ok. Jo es vienalga dabūnu kaut ko pažļembāt un piedāvāt un kaut kādu pasaulīti mazu radīt, ja? Kur kaut kādu funkciju pilda, bet kādu dzīvu funkciju. Teātrī. Katru vakaru. Bišķiņ citādāk, bet kino tas ir citādāk. Bet es arī esmu tādā veidā mēģinājis iziet no situācijas, bet katrā ziņā tas tu dari, teiksim, citu darbu. To, kas būtu bijis jāizdara lūgas autoram vai bet tas ir ok, vai scenāristam. Tas ir ok. Nobeigumā es gribētu jums katram pajautāt, kas ir tas skaistais šajā aktieru profesijā? Kas vienmēr liek atkal saņemties, atkal pievērsties, atkal piekrist un turpināt? Es nebūšu pārāk oriģināls, protams. Tas ir kaut kāds tāds pasaules izzināšanas process, es to tā teikt. Un esot aktieriem, vienkārši tev ir dot iespēju maksimāli daudz virzienos to darīt. Ja tu esi, piemēram, inženieris, tu vari tikai vienā virzienā izzināt. Ja tu esi aktieris, tu vari būt gan inženieris, gan mūziķis, teiksim, mācīties kontrabasu spēlēt vai apgūt kodola fizikas pamats, ko es esmu darījis, teiksim, savā aktieru pieredzē. Tas ir tas kaivs, ka tu vari maksimāli plašu to spektru paņemt un tādējādi darīt labāk saprast kaut kādas, kā jau es minēju, lielās likumības. Smieklīgākais, ka es tieši vakar arī rakstīju savai draudzenei, ka klausies, jāmet pie malas. Jādara kaut kas cits, vienkārši. Zvaigznes tā. Tev liek manīt, viņi saka, beidz, beidz melot, it's who you are. Tas vienkārši ir tevī, tā esi tu. Tieši tā, man liekas, tā katra tā loma, katra tā iespēja, tā vienkārši tā kaut kāda maģijas burvība, ka tu vienkārši kaut ko jaunu atklāji sevī, kaut ko jaunu apkārt un tas pārtapšanas moments tas vienkārši, tas viss ir, kā es pirms tam teicu, tas skaistums, tas viss ir skaisti, ka katru reizi no tās nulītes tev ir iespēja kaut ko atklāt. Pirmkārt, tas ir darbs, ar kuru es nodrošinu, un šajos apstākļos nerad man ir jāatgādina sev, kāpēc es esmu tieši šīs izvēles veids un kāpēc es daru tieši to, ko es daru. Jo nereti tajā inercē ieejot, vienkārši arī kaut kāda zināma mehānika var iezakties un tāda inerce. Un tad ir jāatcerās, kāpēc es vispār to sāku visu darīt. Un pamatā tam visam noteikti ir neaizmirstams, vienkārši neaizmirstami katrs mirkļi, kuros es vai nu skatoties filmas, vai klausoties mūziku, vai piedzīvojot citu cilvēku radošus darbus. Esmu vienkārši piedzīvojis tādus lidojumus, emocionālus un hormonālus, kādus man iespējams vispār nekas cits dzīvē nevar nodrošināt. Un tad laiku pa laikam vienkārši ir jāatgriežas atpakaļ tajā sākotnējā iniciācijas brīdī, un es atkal atgūstu to motīvu, kāpēc es vispār to daru, ka tas nav tāpēc, ka tas ir izvērties par manu darbu, bet es to daru tāpēc, ka tas ir instruments, ar kuru
var nodrošināt sev un sniegt citiem kaut kādus tādus dzīves apliecinājumus, kādus iespējams nekas cits nenodrošina vispār dzīvē. Paldies jums! Paldies, ka jūs atnācāt un dalījāties. Es ceru, ka arī jums bija interesanti. Un es ceru, ka arī skatītājiem bija interesanti. Paldies! Paldies!